Jautājums ir tagad tāds, kurā vietā izveidot lapu? Nobrauciet pašā apakšā Facebookā. Jā. Ir kur pār reklāmu izveidot lapu. Ja? Un tagad, ja jūs gribat izveidot lapu, tad jums atverās šāds dialogu loks, kas sastāv no 6 tātad daļām, kur jau jums ir jāpasaka, kurā sadaļā jūs būsiet. Tātad pirmā sadaļa ir lokālais bizness vai vieta, otrais ir kompānija vai organizācija, trešais ir brands vai produkts, ja? Ceturtais ir mākslinieks, grupa vai publiska figūra, piektais ir izklaide, un ceturtais ir community, grupa, sabiedrības grupa, ja? Un tad jūs tātad izvēlaties kādu no šīm sadaļām jūs gribētu, lai jūsu lapa būtu. Šajā gadījumā, jūsu gadījumā būs lokālais bizness vai vieta vai kompānija. Atkarībā, kas jums, piemēram, Tērvedes gadījumā, jā, tas būtu lokālais bizness vai or place, jā, vai vieta, jā. Un tagad, kad jūs aktivizējat tātad šo te izvēli, tad uzreiz jums parādās papildus izvēle, kur jums ir, te gan ir daļēji angļu valodā, daļēji latviešu valodā, daži. Man ir tāds jautājums, drīkst pateikt uzdot? Jā. Man tāds jautājums. Es rakstu savu informāciju un visu to, ko es tur rakstu, es rakstu latviski. Vai kā man jāraksta? Vai man tur jāraksta angliski? Faktiski es jums ieteiktu rakstīt, redziet, te ir jautājums tāds, ja jūs strādājat ar publiku, kas ir no Latvijas, rakstiet latviešu. Nē, es domāju, teiksim, ja es izvēlos valodu un tai pašā laikā tur ķīnietis valoda, es rakstu latviski, viņš savā ķīniešu valodā un mēs varam kontaktēties. Tāds bija jautājums, vai tā nav iespējams? Kontaktēšanās notiek tikai, tādā valodā, kurā es rakstu, ja? Negluži tā, jo tā, piemēram, apraksta sadaļa, kas jums būs apraksta sadaļa, būs tajā valodā, kādā jūs būsiet uzrakstījusi. Tur nebūs gluži tulkojums. Lūk, tātad, kā jūs redzat, šeit ir iespēja aktivizēt katru no sadaļām, viņas tur atšķirās ar niansēm, jo vairāk vai mazāk tas aptuveni ir vienādi. Un tad visur jums ir izvēle sāc darbu, un tātad tālāk jūs jau izveidosiet savu, tas, ko mēs saucam par tas, ko viņi paši sauc par fanpage vai grupas lapu, ja? Kas atšķirsies tātad no jūsu personīgā profila. Fanu lapa jums ies zem konkrētas adreses, ja? Un fanu lapa būs sekojošā adrese www.facebook.com, /pages, tātad lapas, ja? Un tad jūsu tas brand vai dzīmola nosaukums, kur jūs būsiet šai lapai piešķīris, ja? Piemēram, šajā gadījumā Inco Club LV, ja? Būs tas jau nosaukums. Pēc tā jūsu lapu arī varēs atrast.